pamēģiniet divus teikumus pateikt. Tātad, ko jūs darat skolā? Kurš pirmais, kurš sāks? Ko dara skolā? Vadu stundas. Vadu stundas. Ludmila, ko jūs darat? Es mācu bērnus. Ko jūs darat? Uzlaboju bērnus fiziskas spējas. Audzinu. Risinu. Uzreiz savās kladītēs pierakstiet. Es sadarboju ar muzeju pedagogiem visiem muzejiem Latvijā. Sadarbojos. Es Sadarbojos. Mācu bērnus un audzinu klasi. Pārbaudu klātes. Sastādu stundu sarakstu. Jūs stāstījāt par sevi. Ja? Un skolotājs parasti saka, es ko daru. Tātad, ja jūs lietojat es, galotnē U ir darbības vārdiem. Tagadnē, pagātnē, nākotnē. Tātad es rakstu, es sastādu, es audzinu, ja, es pārbaudu. Tātad visās trijās formās ir tikai galotne U, ja? Bet kāds ir pateicis? Sadarbojos. Ja? Tātad es to daru pats. Ja? Ja es pārbaudu ko? Bērnus. Ja es audzinu ko? Klasi. Visu darbības vārdus var sadalīt divās grupās. Vai nu tie nenoteiksmē sākuma formā beidzās ar te, ja? Mācīt, rakstīt, skaitīt, ja? Vai tie beidzās ar ties. Tas ir tas, ko jūs atradīsiet vārdnīcā. Mācīties, ārstēties, fotografēties. Tātad tie, kam sākuma formā ir te, es, jūs vienmēr lietojat U. Tie, kas sākuma formā ir ties, ja, lietojot es, vienmēr ir os. Tātad atbilstoši es mācu, tas nozīmē es mācu bērnus. Bet es mācos, es to daru pats, ja, kā piemēram tagad tas ir kursos. Bet tagad man Zoja pajautāja, tā ir tagadne vai tā ir pagātne. Visi darbības vārdi, vai tie beidzās ar te, vai tie beidzās ar ties, visiem priekšā ir vai nu A, vai nu E, vai nu I, vai nu O. Citu nevar būt. Sakiet lūdzu, ko jūs ievērojat? Ka visiem šiem burtiem ir garumzīme. Tas nozīmē, ka darbības vārdiem pirms te, darbības vārdos vienmēr ir garais patskanis, izņemot O. Virs O nekādu garumzīmi neliek. Bet mēs zinām, ja sākuma formā ir šis burts, tas nozīmē, kā tik vārds nemainīsies. Paliek burts, paliek arī tā garumzīme. Piemēram, darbības vārds zīmēt. Kāds mums bija priekšmets nosaukums? Zīmēšana. Mūsu tātad vizuālās mākslas skolotāji, viņi ir zīmētāja. Tātad, ja es saku, piemēram, strādāt, tātad te nevar mainīties burti. Es strādāju. Tu strādā, savādāk nevar būt. Bet tagad ir tāds nosacījums. Ir burts J, kurš parādās pirms galotnes pagātnē. Visi zina, kas ir pagātne. Es lasu, bet lasīju pagātnē. Es gribu, bet es gribēju pagātnē. Ja? Es skaitu, bet agrāk es skaitīju. Es stāstu, bet es jau pagājuši gadu stāstīju. Pamēģiniet arī sekot līdzi, lai būtu domāšana, ja? Un pamēģiniet šīs formas izveidot paši, kad es saku. Un tad salīdziniet, ko pateicu es un kas sanāca jums. Ja? Tātad ļoti vienkārši vēlreiz uzrakstīšu lasu, lasīju. Un jot, tātad pamatā, tas ir burts, kurš parāda mums pagātni. Tas ir skaidrs? Ir skaidrs. Bet atsevišķa uzmanība ir vārdiem,
ar A un ar O. Ja? Nu, atbilstoši ar A tiesu un O tiesu. Vieni un to paši. Jo šiem vārdiem, kuriem sākuma formā nenoteiksmē ir A ties vai O ties, tas burts J ir arī tagadnē. Un tad sanāk, ka tagadne sakrīt ar pagātni. Es strādāju šodien, es strādāju agrāk. Kāpēc formas sakrīt? Tāpēc, ka ar āt, ja? Es dzīvoju tagad, un es dzīvoju agrāk. Darbības vārdiem ar āt un ar o, j parādās arī tagadne. Strādāju un pagātnē strādāju. Lūdzu, pagatavot, ja? Tātad tas ir ar ot. Tātad es šodien tagadnē un pagātnē līdzības forma. Es tulkoju un tulkoju, ja? Ievienam. Jā, nu ar ēd vēl būs runāšana, ja? Jo ar ēd var būt šajā grupā vai ar ēd var būt citā grupā. Es peldu, bet peldēju, ja? Tā, labi, bet tas savu priekšmetu saistīts. Skaitīt. Ir ar āt, ar ot? Nav. Tas nozīmē, ka j nebūs tagad. Es skaitu tagad. Es skaitīju, ja? Pārbaudīt. Es pārbaudu. Jā, tāpēc, ka nav ar ārgot. Bet agrāk es pārbaudīju. Taisu un taisīju. Ja? Lasu. Agrāk. Lasīju. Ja? Lasīt ir i. Ja? Vingrot. Vingroju. Stāstu stāstīju. Ja? Runāju. Jā, runāju tagad un runāju agrāk. Un tātad mēs iesākām par savu mācību priekšmetu, ja, lai būtu ievads dažus vārdus, bet mums ir svarīgi zināt mūsu amata aprakstus. Tātad man šeit ir sagatavoti apraksti, tas ir kopējais šablons par to, tātad, ko ieraksta, kam ir jāpievērš uzmanība. Mēs ar šo tekstu strādāsim, mums ir vairāki uzdevumi, bet pašlaik jums vajag izskatīt tekstu cauri un pajautāt dažus vārdus, kuri jums nav skaidri, nav pazīstami. Tātad tie ir kopējie amatu apraksti. Ja? Tātad, ko mums jautā? Struktūra vienība. Struktūra vienība ir skaidrs, ka izglītības iestādes nosaukums. Amats. Mums pārsvarā ir pedagoģi, ja? Kas vēl mums ir? Sociālais pedagogs. Ja? Mums tātad pedagoģi arī dalās ar pedagogu palīgs, ja? Varbūt kā cits. Ko nozīmē pakļautība? Tieši tā, ja, tātad izglītības iestādes direktoram. Tā, bērni neklausās, viņiem ir man jāpakļaujas, tāpēc, ka es esmu skolotājs, ja, bet skolotāji neklausās, tad viņiem ir jāpakļaujas direktorei, ja. Atgādināšu, ja mēs runājam par profesijām, vīriešu dzimtē vienmēr ir galotne es, sieviešu dzimtē piederība pie profesijas ir A vai E. Mūsu skolā ir direktore, ja? Mums nav direktors. Bet ja jūs rakstat oficiālos papīrus, ja? Un direktore parakstā, viņa raksta vīriešu dzimtē. Bet ja jūs gribat uzrunāt, обратиться, jūs sakat direktore, lūdzu, ja? Nedrīkst pateikt direktors. Nu, tas nav pieklājīgi. Jūs uzreiz parādat to, ka viņa ir vīrietis. Ja? 4. punkts – darbinieka pienākumi. Vārds pienākumi visiem ir skaidrs. Ja?
Darbā vadās, ko nozīmē vadīt? Вести, а в данном случае руководствоваться. Ja? Tātad mums ir departamenta reglamentējušie dokumenti, normatīvie akti un tā tālāk. Parasti amatu aprakstā tie ir norādīti. Ja? Darba raksturs. Vārds raksturs tiešām ir veidots no vārda rakstīt. Raksturs, kā mēs tulkojam un kā saprotam, характер, описание. Ja vajag uzrakstīt raksturojumu kādam skolēnam, tātad aprakstīt viņu. Ja? Tātad pedagogs vada, ведет mācību priekšmetu, kas tātad darbinieks pēc līguma vai ar līgumu kā brīvprātīgais. Ja? Mēs strādājam, tātad pēc tātad darbinieka līguma. Pārzin darba 3 pamatprincipus. Pārzin. Skaidrs, ka no vārda zināt, aizvietojiet, ja, pārzin un znajiet. 3 pamatprincipus. Jūs nezināt pārzin, bet jūs saprotat 3 pamatprincipi, tātad kādi ir. Tātad veido izglītības iestādes mācību materiālu krājumu. Sakiet lūdzu, vai jūsu kabinetos ir materiālu krājums? Jā. Vai jums ir runājošās sienas? Jā, tas arī ir materiāla krājums, veidojot izglītības vidi. Organizē pētniecisko darbību, ir skaidrs saprotams, ja? Un tātad izmanto dažādas komunikatīvās darba formas, ekskursijas, konkursus, pēcpusdienas un tā tālāk. Viņš vada savstarpējo darbu ar skolotājiem, ar vecākiem, ir skaidrs. Darbā balstās uz ieinteresēto un motivēto darbu, vārds balstīties, opirается, ja? Motivēto, un nodrošina radošu darbu stundā. Radošs darbs, tas mums visiem ir nepieciešams, lai tas būtu. Es vienkārši pārskatu ātri cauri, ja? 6. punkts ir nepieciešamā izglītība. Padomājiet, lūdzu, tātad, ko jūs varat pastāstīt par jūsu izglītību? Tatjana, kāda jums ir izglītība? Man ir augstākā pedagoģiskā izglītība un akademiskā magistratūra. Jā, paldies. Ludmila, kāda jums ir izglītība? Man ir maģistra grāds pedagoģijā un esmu apguvusi sākumskolas skolotāja specialitāte un antropoloģijas. Jā, paldies. Aleksandra, kāda ir jūsu izglītība? Jāizdomā tāds teikums, jāizdomā, lai varētu pateikties. Man ir maģistra grāds angļu filoloģijā un arī es esmu vidusskolu angļu valodas skolotāja. Vidusskolās. Augstākā, ja? Tatjana? Man ir augstākā profesionālā izglītība un vēl maģistra grāds dabaszinātnes. Man ir augstākā izglītība, es pabeidzu Latvijas universitāti un tagad es strādāju par pedagogu sākumskolā. Svetlana, vai jūs varat iekļauties mūsu sarunā? Man ir augstākā izglītība, defektoloģijas fakultāte, un tagad es strādāju par logopēdi parasta skolu. Jā, parastajā. Vispārējā. 8. punkts, jā, tātad ir tiesības, prasmes un spējas, jā, tātad, ko jūs protat? Es protu plānot savu darbu. Tatjana, vai jūs protat plānot? Ceru, ka jā. Darbības vārdu es protu organizēt savu darbu. Organizēt savu darbu. Ikdienas darbu. Jā, paldies. Irina, tas ir prasmes un spējas, ko jūs darat? Nē, te ir uzrakstīts. Prasmes un spējas, ja, nebija plaši. Ja? Vai jūs varat projektus, ja? Vai jūs protat organizēt skolēnu darbu? Jums ir aizmugurē līnijas dotas tieši, lai jūs varētu padomāt un pierakstīt par sevi. Es varu pēc tam izlabot, paskatīties darbības vārdu galotnes, ja? Jā. Tā, Ella, jūsu prasmes un spējas? Nav vārda analizēju, nav, kāpēc? Latviešu valodā, ja vajag mīksto,
tur būs analīze. Ja? Es analizēju, organizēju, plānoju. Un spējas. Es protu plānot un organizēt savus. Ja jūs nezināt, kādu likt darbības vārdam galotni, paņemiet vārdu protu. Un tad otrais vārds būs nenoteiksmē. Es protu lasīt, es protu stāstīt, es protu organizēt, es protu fotografēt un tā tālāk. Ja? Jelena, jūsu prasmes un spējas. Ja man izdodas, es protu veikt valdes traucējumu diagnosticēšanu, plānot savu darbu, grafikus un tā tālāk. Veidot grafikus, veidot. Вид приводить, veidot, составлять. Александр. Когда мы используем taisīt? Ko мы измеряем? Taisīt, это больше мастерить, делать руками. Es varu iztaisīt ķebli. Я могу сделать табуретку. Да, я ее могу смастерить. Viss, kas saistīts ar ēdieniem, labāk gatavot. Es varu pagatavot kafiju. Ja? Ikdienā latvieši runā un lieto taisīt, ja? Bet это больше мастерить. Тогда получается es taisīju. Ja? Taisīt, taisīju agrāk un taisu tagad. Tas nav ar āt un ot, kur parādās. Тогда es taisu. Es taisu tagad, ja, bet es taisīju. Ja? Gatavot. Es pagatavoju šodien un es pagatavoju arī vakar. Ja? Tā, mēs palikām pie Aleksandra. Aleksandram prasmes un spējas. Es protu organizēt un vadīt sporta stundas. Stundas, ja? Un kas ar sacensībām? Un arī organizēt sacensības. Ar organizēt sacensības. Bet kas mūsu skolā prot veidot scenārijus? Klases audzinātāji. Klases audzinātāji veido scenārijus, ja? Un tad, Tatjana Vaļeļevna, ko jūs darat? Es katru dienu taisu daudz papīru. Papīru. Papīrus или papīru? Papīrus. Katru dienu es analizēju savu darbu un rakstu pašvērtējumu. Katru dienu. Ja? Labi, Ludmila, jūs? Sava ikdienišķa darba, es plānoju savu darbu katru dienu. Es organizēju skolēnus stundas laika, vārdu stundas un pārbaudas darbus, analizēju to. Un veidoju scenārijus ārpus klases pasakumiem un es protu rakstīt projektus. Protu rakstīt projektus. Что ты здесь делаешь? Skatāmies lapu, ja, tās ir tiesības. Nu, tās ir tiesības izrakstītas no likuma, tātad piedalīties pedagoģiskajās sēdēs, jums ir tiesības, ja, un piesaistīt kolēģus pētniecībā, ja ir nepieciešams. Būt iesaistītam kvalifikācijas pasākumos. Vārds iesaistīts. Visiem ir skaidrs? Да, включенный именно в процесс. Ja? Dalīties pieredzē, vārds pieredze. Опыт. Vadot pulciņa nodarbības, darbnīcas, seminārus. Vārds darbnīca. Мастерская. Popularizēt izglītības iestādi un tās sasniegumus. Sasniegumi, достижения. Pārstāvēt izglītības iestādi sabiedrībā. Pārstāvēt, представлять. Ja? Tātad darbiniekam ir atbildība. Atbild par telpas un inventāra kārtību, saglabāšanu, pilnveidošanu. Kurš vārds ir mazāk pazīstams? Pilnveidošana. Pilnveidot. Tas ir развивать, дополнять. Ja, pilnveidot, приумножать, pilns, полный, сделать в большом объеме. Atbild par krājumu uzskaiti. Krājums, ko mēs krājam? Методический материал. Крать, сохранять, сберегать. Да, и uzskaite, это их учитывать, вести учет. Glabāšanas noteikumus. Jā, ievērot un izmantošanu darbā.
Sakiet lūdzu, kādi krājumi, materiālu krājumi jums ir jūsu kabinetos? Ella, vai jums ir kaut kas mūzikas kabinetā, kādi krājumi, kurus ir tātad vajag uzskaitīt, ja? Pēc tam glabāt? Pēc vārda daudz lietojam galotni u. Daudz iekārtu, daudz materiālu, daudz skolēnu, daudz darbu, daudz burtnīcu. Izņēmums ir vārdi, tātad, kuriem nav daudzskaitļa formas. Daudz naudas. Šodien jūs saņēmāt daudz naudas? Nē. Ja? Jā. Jā. Labi, Aleksandra, vai jums ir kādi tātad krājumi? Nu, piemēram? Daudz naudas. Daudz бумбу. Daudz инвентаря. Daudz инвентарей не может быть. Инвентарь в единственном числе. Daudz инвентара. Daudz kā.